Šī ēka vispār ir vairāk nekā 100 gadus veca. Pašos pirmsākumos šeit viņu apdzīvoja baltvācu un krievu aristokrāti, ka šeit arī taisīja tādus saviesīgus pasākumus un tā. Tad brīvais laikā te jau valdīja tāda bohēmiska atmosfēra, pēc tam šeit bija Mākslas akadēmijas studentu kopmītnes kādu laiku, un tad vienu lielu ilgu laiku periodu pirms Skaņepes kultūras centra ienākšanas šeit bija Jāzepa Mediņa mūzikas skola, kura tad vienā brīdī pārcēlās citām telpām, un tad šī ēka bija tukša pāris gadus. Šī māja atrada mūs, nevis mēs atradām šo māju, jo viņa... Tas notika pilnīgi nejauši. Es biju novembrī iegriezies Rīgā no studijām Romā, un šeit notika izstāde Staro Orfejs, uz kuras atnācu un uzzināju, ka šo māju viņi meklē saimniekus, un ārkārtīgi skaisti tā māja izskatījās un tam līdzīgi, un mēs aizgājām uzzināt noteikumus. Un kaut kā tas nejauši sanāca, kad pēc 5 mēnešiem mēs jau bijām ar kontraktu kabatā un jāsaprot, ko mēs ar viņu iesāksim. Un tā galvenā doma bija par to, ka es ļoti jūtu starpībā Rīgai un Romai, kur es dzīvoju, ka Romā un Itālijā vispār ir ļoti attīstīta laukumu kultūra un ļoti daudz lietas notiek uz ielas, laukumos, un tā ir vieta, kur apspriest politiku, kur spēlēt, kur uzstāties, kur satikt draugus un tam līdzīgi. Un Rīgā šāda kultūra mums nav, un šāda vieta bija iespēja kaut kādā veidā vasaras laikā veidot to laukuma sajūtu dārzā, un savukārt ziemā šī laukuma funkcijas veidot iekštelpās šeit šī mājā. Bija tas pats sākums, ka tas tiešām bija šī māja. Un bija pāris entuziasti, kas gribēja šo māju ko darīt, un tur tika iesaistīti visi draugi, kas palīdzēja, kā vien mācēja. Tad bija, protams, posms, kurā lietas notika ļoti nopietni un bija profesionāli strādnieki. Tā kā nav tā, ka viss ir tāds pašdarbības rezultāts. Bet te ir ieguldīts ļoti daudz dažādu cilvēku darba, laika, ideju. Daudz mākslinieki ir piedalījušies šeit, zīmējot stencilus, veidojot kokkrabumus, domājot par to, kā te varētu izskatīties. Un tas process nav apstājies. Šī māja, es domāju, nekad tāpat kā Rīga nebūs gatava, un tas ir arī ļoti labi. Māja bija diezgan pamesta un sliktā stāvoklī. Viņai nebija ne apkuras. Mēs mainījām visas elektroinstalācijas, ievilkām apkuri, un esam ļoti daudz un turpinām to darīt, renovēt mājas tās paliekošās vērtības, kā koka durvis, koka grīdas. Esam uzsākuši logu restaurāciju, bet tas ir dārgs un ilgs process, bet tas viss notiek, un mūsu mērķis ir, viens no mūsu mērķiem ir arī parūpēties un rādīt piemēru, kā tomēr privāta kultūras iestāde var uzņemties tādu lomu pilsētas centrā, attīstīt un atjaunot koka ēkas. Te mums ir tādas dažas vēsturiskas bildes. Šī te ir izeja uz āra terasi šobrīd, kur ir rezervas izeja skolai kādreiz bijusi. Te var redzēt arī vecās sienu krāsas, man liekas, tipiskā zaļā slimnīca un skolu padomu laika krāsa. Un redzēt grīdas, kas ir apsistas ar papenu, kur tagad ir skaistās mūsu koka grīdas. Te ir vēl viena, kas ir tāda maza stūrīte, var redzēt, te ir viena telpa, kas tagad ir kinozāle un izskatās pilnīgi citādi nekā šajā bildē. Un šīs, tad arī grūti tā pateikt, kur tas ir, bet tas ir no otrā stāva. Nezinu no kāda rakursa, bet arī ir vēl vecajām tapetēm un palīga telpu.
Svarīgākais ir spēt kādu pārliecināt, ka tas tiešām var būt rentabls pasākums, un līdz ar to ir ļoti grūti piesaistīt finanses vai investīcijas. Tur ir jānotic tam fenomenam un jātic, ka komanda, kas to veido, spēs arī radīt pieprasītu kultūras produktu. Es domāju, ka tas mums ir pilnībā izdevies, bet tāpatās šī pārliecība, mēs esam mēģinājuši vairākas reizes ar dažādām bankām runāt, un tas viss ir beidzies neveiksmīgi. Bankām ir bail. Mēs esam ļoti saistīti ar laikmeta garu. Tādā ziņā, ka mēs esam ļoti mobili un mēs rēģējam uz to, kas notiek sabiedrībā. Līdz ar to ir 21. gadsimts, kā mēdz kritiķi dēvēt, ir postmodernisma laiks un ir ļoti pierādījies to, ka ir nepieciešamība pēc starpdisciplinitātes. Ir svarīgi fakts, ka mēs varam sadarboties un mēs gribam veicināt šo starpdisciplināro sadarbību arī starp mūsu mūziķiem un mūsu kinošņikiem un mūsu pavāriem un mūsu apmeklētājiem. Līdz ar to novirzot to uz vienu konkrētu jomu, tas nebūtu iespējams, un turklāt mums ēka ir pietiekami liela, lai mēs spētu darboties šādos vairākos veidos. Gandrīz 3 gadu laikā mums ir bijuši vairāk nekā 500 pasākumu visdažādākie. Bet kaut kas tāds, kas man pašai nāk prātā, bija brīnišķīgs Beka Gočevsvilī koncerts, gruzīņu pianists, kurš kopā ar Latvijas mūziķiem tur improvizēja ar džēzu, un tur vairākas vakars pēc kārtas improvizācijas nebeidzās līdz pat vēlām stundām. Tur bija tāda ritīga enerģija, un cilvēki nāca kopā un nāca ar saviem instrumentiem un negribēja iet prom. Man liekas, tas ir tas, par ko Kaņevas kultūras centrs ir, ka tas radošais potenciāls, kad viņš uzaug, tad tur vienkārši notiek brīnuma lietas. Mēs esam viena no vietām Rīgā, kas mēģina arī džēzu popularizēt, līdz ar to tas mums vispār notiek regulāri. Pie mums bieži iegriežās franču mūziķis un multimākslinieks Sikvrīts, kas tad uzstājas kopā ar vietējiem mūziķiem. Ir ļoti svarīgi turēt pirkstu uz pulsa un saprast un novērot sabiedrībā notiekošos procesus, jo ir tendence, respektīvi demokrātijai nāk līdz tāda ēna, kurā tiek uzskatīts par to, ka vairākums izlēma un vairākumam ir taisnība, bet kultūras jomā ir tieši otrādi. Ja nebūtu tie daži individi, kas nostājas pret esošo lietu kārtību vai vēsturiski, ja nav 4 izmestie studenti, kas iestājas pret akadēmiju vai tam līdzīgi, tad nenotiek kultūras procesu attīstība un nenotiek vispār sabiedrības attīstība un izpratne dažādos jautājumos. Tādēļ tādi kultūras centri ir ļoti svarīgi dēļ fakta, ka šeit pulcējās
un mēs dodam vietu un esam platforma dažādiem izpausmes veidiem, jo tieši no tiem var secināt par to un analizēt, kas notiek sabiedrībā. Man liekas, ka dzīvē nekad nekādas būtiskas un labas lietas nav notikušas bez pretestības un bez grūtībām. Kā, protams, būtu baigi skaisti dzīvot pasaulē, kur ir varavīksnes un vienreģi skraida apkārt un nevienam nav nekāda pretenzija par to, ko tu dari. Bet kas man palīdz turpināt, un, protams, ka liela daļa ikdienas aiziet uz šīm praktiskajām lietām un administratīvām lietām un negācijām arī. Bet katru reizi, kad es esmu šeit vakarā pasākumā kādā un es redzu to enerģiju, kas starp cilvēkiem virmo un to prieku kaut kā, un tas ir tas, kāpēc to ir vērts darīt. Tā ir viena no retajām vietām Rīgā, kur patiešām var bez tādas liekas uzspēlētības teikt, ka te saplūst visdažādākie cilvēki. Viņi visi kaut kā šeit jūtas labi un var vienlaicīgi būt un radīt idejas un tā sinerģija, kas šeit rodas ar dažādiem cilvēkiem. Tas ir tas iemesls, kāpēc vispār, man liekas, daudzi šeit nāk un kāpēc šeit strādāt ir forši, kāpēc vispār jēga darīt to, ko mēs darām. Viens no mūsu mērķiem ir tiešām kļūt par tādu īstu platformu cilvēkiem, kur satikties ar dažādiem viedokļiem. Mēs šobrīd strādājam pie jaunas stipendiju programmas jaunajiem māksliniekiem. Ar cerību, ka tādā veidā mēs varam ieguldīt arī mākslas attīstības jomā arvien vairāk šeit. Viens no mūsu grandioziem lielajiem plāniem ir par koncertu zāles izbūvi šajā ēkā, kas ļautu mums vēl vairāk paplašināt savu programmu, piedāvāt labākas un kvalitatīvākas lietas lielākajai auditorijai. Es biju paskatās arī uz šo rajonu, kas ir Skolas iela un Stabu iela un Baznīcas iela. Tā kā pirms 5 gadiem šeit tiešām nebija nekā, es netālu dzīvoju. Un tas nav noteikti tikai Kaņevas kultūras centra darbības rezultāts, bet, protams, ka tas, kur cilvēki iet, ka tas arī attīst kaut kā to vidu. Un te jau apkārt ir ļoti daudz jaunas kafēnītes atvērušās. Un arī kultūras centra un Free Riga māja Bruņinieku ielā 2. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba tendence un pilsētē ir jābūt tiem, kas šeit dzīvo, un viņiem ir jābūt iespējai kvalitatīvi pavadīt savu laiku ārpus mājas arī.